Labdien! Mani sauc Juliana Francuzova. Es mācos Rīgas Tehniskajā universitātē 2. kursā telekomunikāciju fakultātē. Es taisu video prezentāciju teletrafika teorija. Video prezentācijas tēma ir masu apkalpošanas sistēmas, procesu veidi un piemēri. Prezentācijas sastāv no 3 daļām, un tas ir teoretiskie iedzieni, formulas un piemēri. Es sākšu ar teoretiskiem iedzieniem un rādīšu dažas formulas. Procesus, kas izraisa servera noslogošanu, var iedalīt. Diskrēti procesi, un tie ir diskrēti pieprasījumi, seko viens aiz otrā, veidojot atsevišķus notikumus. Kā otro var izdalīt kontinuālus procesus. Kontinuāli pieprasījumi seko viens aiz otrā, bez iespējas noteikt to kā atsevišķus. Lai grafiski attēlotu kādu sistēmu, lieto virsotnes un šķautnes. Šis grafiskais attēlojums ir stāvokļu komunicēšanas vienā virsotnē. Tas nozīmē, ka komunicēšanas notiek no virsotnes uz otru virsotni. Šis grafs attēlo stāvokļu komunicēšanos abos virzienos. Tas nozīmē, ka komunicēšanas notiek no vienas virsotnes un atpakaļ. Tagad mēs atskatīsim svarīgākās teletrafika teorijas formulas. Un tie ir plūsmas parametrs, kur K ir pieprasījumu skaits. T ir laika posms. Šīs burts saucas lambda. Tās mērvienība ir gabali stundā vai gabali laikā. Kā nākamo parametru mēs apskatīsim apkalpošanas plūsmas parametru, un tas ir ņu. Tas ir K dalīts ar aizņemta laika intervāla summu. Kā trešo galveno parametru mēs apskatīsim rho. Sistēmu kopumā raksturojošais parametrs. Un tas raksturo servera noslodzi, servera utilizāciju, servera aizņemtības varbūtību, servera normēta trafika mēru. Rho ir lambda dalīts ar M reiz ņu, kur M ir serveru skaits. Šajā uzdevumā tiek apskatītas CTNC un DTNC marko ķēdes. Lai attēlotu ķēdi, tiek lietotas virsotnes un šķautnes. Katrai virsotnei pieder savs indeks. 0 nozīmē nav klientu. Serveris ir brīvs. 1 nozīmē, ka ir viens klients. 2 ir 2 klienti un tā tālāk. No virsotnēm attiek šķautnes. Šīs šķautnes apzīmē ar lambda, un tās ir plūsmas intensitātes. Tās ir nemainīgas visu laiku. Mil nozīmē apkalpotu klientu plūsmu skaitu. Tā kā mums ir 2 frizieri, tad mil tiek reizināts ar 2. Pēc ķēdes sastādīšanas
tiek sastādīta DTNC ķēdes matrica. Tagad mēs taisīsim DTNC Markova matricu. Pa horizontāli mums iet koeficienti no P0 līdz P4, un pa vertikāli arī no P0 līdz P4. Pirmajā rindā otrais koeficients ir vienāds ar 1, tāpēc, ka no P0 līdz P1 ir tikai viens ceļš. Otrajā rindā pirmais koeficients ir vienāds ar μ dalīts ar μ plus lambda. Otrais koeficients ir 0, trešais ir lambda dalīts ar μ plus lambda, un ceturtais un piektais koeficients ir vienādi ar 0. Trešajā rindā pirmais koeficients ir vienāds ar 0. Otrais ir vienāds ar 2μ dalīts ar 2μ plus lambda. Trešais koeficients ir 0, ceturtais ir lambda dalīts ar 2μ plus lambda, un piektais ir 0. Ceturtajā rindā pirmie divi koeficienti ir 0, un tad trešais koeficients ir 2μ dalīts ar 2μ plus lambda. Ceturtais koeficients ir 0, piektais ir lambda dalīts ar 2μ plus lambda. Piektajā rindā trīs pirmie koeficienti ir 0, ceturtais ir 1 un piektais ir 0. Galvenais, lai šajā matricā katrā rindā sanāktu vieninieks. Mums arī tas sanāk. Pēc matricas uztaisīšanas mēs ievietosim skaitļus. Un tad mums vajadzēs atrast visus koeficientus. Tas ir P0, P1, P2, P3 un P4. To mēs rēķināsim ar MATLAB palīdzību.